Podkāsts Nedēļa bez gaļas. Kas mainījās un kāpēc lēcas? Sveiki visiem! Mani sauc Andris. Un mani sauc Sofija. Sveika, Sofija! Kā tev šodien klājas? Sveiks, Andri! Paldies, man klājas labi. Kā tev iet? Arī labi, paldies! Ja jums patīk mūsu podkāsts, lūdzu abonējiet kanālu un dalieties ar draugiem. Tas mums ļoti palīdz. Paldies, ka klausāties! Un šodien mēs runāsim par interesantu tēmu – nedēļu bez gaļas. Un arī par to, kāpēc lēcas var būt ļoti garšīgas. Pagājušajā nedēļā tu teici, ka gribi pamēģināt mainīt savu uzturu. Nu, kā tev gāja? Zini, pat ļoti labi. Es uz nedēļu atteicos no gaļas un piena produktiem. Pilnīgi? Jā, es pats biju šokā. Domāju, ka būšu izsalcis un dusmīgs. Nu un? Un es atklāju lēcas. Izrādās ir sarkanās, zaļās, brūnās, pat melnās. Oho! Godīgi sakot, agrāk man tās likās garlaicīgas. Es domāju, ka tas ir ēdiens ļoti pareiziem cilvēkiem. Jā, saprotu. Man pat negribējās mēģināt, bet izrādās, es kļūdījos. Kas mainīja tavu viedokli? YouTube. Es vienkārši ierakstīju lēcu receptes, un viss. Ko tu atradi? Ļoti daudz variantu. Zupas, biezus ēdienus, pat kaut ko līdzīgu kotletēm. Un tas tiešām ir garšīgi. Nevis, nu tā, bet normāli garšīgi. Labi, konkrēti. Kas tev patika visvairāk? Visvienkāršākais – sarkanās lēcas ar dārzeņiem. Sīpoli, burkāni, tomāti, gašvielas un viss gatavs apmēram 20 minūtēs. Maz darba, labs rezultāts. Un zini, kas vēl? Kas? Es pēkšņi sāku domāt par gorillām. Nopietni? Jā, tās ir lielas un stipras, bet ēd galvenokārt augus. Interesants piemērs. Nu jā, bet doma laba. Varbūt mēs nenovērtējam dārzeņus un pupas. Varbūt. Un vēl viens pluss – tas ir lētāk. O, tas ir svarīgi. Tiešām, lēcas un dārzeņi maksā mazāk, un tu vari pagatavot vairākas maltītes. Jo bieži šķiet, ka veselīgs ēdiens ir dārgs. Bet nevienmēr. Un kā tu jūties? Vai bija kāda atšķirība? Jā, un tas mani pārsteidza. Pirmkārt, vakarā nav smaguma sajūtas. Pēc ēšanas? Jā, agrāk paēdu un gribas tikai gulēt. Tagad jūtos vieglāk. Interesanti. Un miegs arī labāks. Aizmigt vieglāk.
bez sajūtas, ka esi pārēdies. Jā, un ķermenim nav visu nakti jāpūlas pārstrādāt ēdienu. Un pats galvenais, es nejūtu, ka kaut ko sev aizliedzu. Jo tu atradi alternatīvu. Jā, ja es ēstu tikai gurķus, es padotos jau 2. dienā. Jā, tas būtu skumji. Bet te ir daudz variantu. Es sāku spēlēties ar garšvielām. Šodien karijs, rīt paprika, tad kaut kas indiešu stilā. Un sanāk? Nu, nevienmēr, bet ēst var. Vai tu turpinās tā ēst? Jā, bet mierīgi. Vienkārši vairāk šādu ēdienu. Tas izklausās labi. Jā, nevis aizliegt, bet pievienot. Ko tu ieteiktu klausītājiem? Ļoti vienkārši. Atrodiet YouTube recepti ar lēcām, kas izskatās garšīga, un pamēģiniet. Un nevajag perfektu rezultātu. Jā, galvenais – sākt. Un paskatīties, kā jūtaties. Jo tas nav par ierobežojumiem, bet par jaunām iespējām. Un dažreiz pietiek tikai ar 1 nedēļu, lai to saprastu. Nu ko, tas bija mūsu stāsts par nedēļu bez gaļas. Ceram, ka tas jūs iedvesmoja pamēģināt kaut ko jaunu. Paldies, ka klausījāties! Tiekamies nākamajā epizodē. Podkāsts Nedēļa bez gaļas. Kas mainījās un kāpēc lēcas? Sveiki visiem! Mani sauc Andris. Un mani sauc Sofija. Sveiki, Sofija! Kā tev šodien klājas? Sveiks, Andri! Paldies! Man klājas labi. Kā tev iet? Arī labi, paldies! Ja jums patīk mūsu podkāsts, lūdzu abonējiet kanālu un dalieties ar draugiem. Tas mums ļoti palīdz. Paldies, ka klausāties! Un šodien mēs runāsim par interesantu tēmu – nedēļu bez gaļas. Un arī par to, kāpēc lēcas var būt ļoti garšīgas. Pagājušajā nedēļā tu teici, ka gribi pamēģināt mainīt savu uzturu. Nu, kā tev gāja? Zini, pat ļoti labi. Es uz nedēļu atteicos no gaļas un piena produktiem. Pilnīgi? Jā, es pats biju šokā. Domāju, ka būšu izsalcis un dusmīgs. Nu un? Un es atklāju lēcas. Izrādās ir sarkanās, zaļās, brūnās, pat melnās. Oho! Godīgi sakot, agrāk man tās likās garlaicīgas. Es domāju, ka tas ir ēdiens ļoti pareiziem cilvēkiem. Jā, saprotu. Man pat negribējās mēģināt, bet izrādās, es kļūdījos. Kas mainīja tavu viedokli? YouTube. Es vienkārši ierakstīju lēcu receptes, un viss. Ko tu atradi? Ļoti daudz variantu. Zupas,
biezus ēdienus, pat kaut ko līdzīgu kotletēm. Un tas tiešām ir garšīgi. Nevis, tā, bet normāli garšīgi. Labi, konkrēti. Kas tev patika visvairāk? Visvienkāršākais – sarkanās lēcas ar dārzeņiem. Sīpoli, burkāni, tomāti, gašvielas un viss gatavs apmēram 20 minūtēs. Maz darba, labs rezultāts. Un zini, kas vēl? Kas? Es pēkšņi sāku domāt par gorillām. Nopietni? Jā, tās ir lielas un stipras, bet ēd galvenokārt augus. Interesants piemērs. Jā, bet doma laba. Varbūt mēs nenovērtējam dārzeņus un pupas. Varbūt. Un vēl viens pluss – tas ir lētāk. Tas ir svarīgi. Tiešām, lēcas un dārzeņi maksā mazāk, un tu vari pagatavot vairākas maltītes. Jo bieži šķiet, ka veselīgs ēdiens ir dārgs. Bet nevienmēr. Un kā tu jūties? Vai bija kāda atšķirība? Jā, un tas mani pārsteidza. Pirmkārt, vakarā nav smaguma sajūtas. Pēc ēšanas? Jā, agrāk paēdu un gribas tikai gulēt. Tagad jūtos vieglāk. Interesanti. Un miegs arī labāks. Aizmigt vieglāk. Bez sajūtas, ka esi pārēdies. Jā, un ķermenim nav visu nakti jāpūlas pārstrādāt ēdienu. Un pats galvenais – es nejūtu, ka kaut ko sev aizliedzu. Jo tu atradi alternatīvu. Jā, ja es ēstu tikai gurķus, es padotos jau 2. dienā. Jā, tas būtu skumji. Bet te ir daudz variantu. Es sāku spēlēties ar gašvielām. Šodien karijs, rīt paprika, tad kaut kas indiešu stilā. Un sanāk? Nevienmēr. Bet ēst var. Vai tu turpinās tā ēst? Jā, bet mierīgi. Vienkārši vairāk šādu ēdienu. Tas izklausās labi. Jā, nevis aizliegt, bet pievienot. Ko tu ieteiktu klausītājiem? Ļoti vienkārši. Atrodiet YouTube recepti ar lēcām, kas izskatās garšīga, un pamēģiniet. Un nevajag perfektu rezultātu. Jā, galvenais – sākt. Un paskatīties, kā jūtaties. Jo tas nav par ierobežojumiem, bet par jaunām iespējām. Un dažreiz pietiek tikai ar 1 nedēļu, lai to saprastu. Ko? Tas bija mūsu stāsts par nedēļu bez gaļas. Ceram, ka tas jūs iedvesmoja pamēģināt kaut ko jaunu. Paldies, ka klausījāties! Tiekamies nākamajā epizodē.